Šodien turpinam iedziļināties vienā, manuprāt, neticami aizraujošā grāmatā Ļaujiet, ja Latvasas dzīt. Iepriekš mēs ieskicējam pašus pamatus, bet šoreiz nirstam dziļāk. Dziļāk stāstā par mūsu senčiem, viņu izcelsmi un, jāsaka, mītiskajiem meklējumiem. Mums priekšā ir vesela kaudze ar teorijām, arheoloģijas datiem un pat senu epusu tulkojumiem. Mēģināsim šo visu salikt kopā. Un pirms mēs metamies iekšā, manuprāt, ir jātiek skaidrībā ar vienu ļoti svarīgu terminu, ko autors lieto un kas var radīt apjukumu. Tas ir vārds protobalti. Tas ir būtiski, jo šajā grāmatā protobalti, tas nav tas pats, kas balti. Jā, tas ir labs punkts. Kas tad īsti ir domāts ar šiem protobaltiem? Autors par protobaltiem sauc ļoti senu cilvēku grupu. Zinātnē viņus pazīst kā kromaņonas cilvēkus. Tie ir mūsdienu cilvēku tiešie priekšteči, kas dzīvoja vēlējā palaolitā jeb leduslaikmetā. Viņš izvirs hipotēzi, ka tie ir gan baltu, gan seno āriešu kopīgie senči. Tātad mēs nerunājam par pāris tūkstošiem gadu, bet gan par desmitiem tūkstošu. Tā. Savukārt balti, pēc autora domām, ir tie, kas izdzīvoja pēc leduslaikmeta un kas veidoja pamatu mūsdienu Eiropas tautām, izskaitot, protams, latviešus un lietuviešus. Skaidrs, tātad protobalti ir tāds kā mūsu visu sensenais programmatūras kods, ja tā varētu teikt, un galvenā mīkla, ko šodien mēģināsim atrisināt, ir, no kurienes šie cilvēki nāca, kur bija viņu sākotnējā pirmzimtene, un avoti mums piedāvā vairākus, teiksim, aizdomās turamos, vairākas izcelsmes vietas. Tieši tā. Un pats interesantākais ir tas, ka šo meklēšanu neuzsāka arheologi, kas rok zemi, to sāka valodnieki, kas rok vārdus. 18. un 19. gadsimtā viņi pamanīja neticamas līdzības starp valodām no Indijas līdz pat Īrijai. Jā, tā indo-eiropiešu valodu saime. Precīzi. Un tas radīja loģisku pieņēmumu. Ja reiz ir radniecīgu valodu saime, tad kaut kad senatnē ir jābūt bijušai vienai kopīgai pirmvalodai. Un ja bija pirmvaloda, tad bija arī tauta, kas tajā runāja. Un tai tautai, protams, kaut kur bija jādzīvo. Un tā sākās lielās pirmdzimtenes medības. Sāksim ar šķiet acīm redzamāko kandidātu, par ko domāja 19. gadsimtā Āziju. Kas lika pētniekiem skatīties tieši uz turieni? Galvenokārt tas bija saistīts ar seno indiešu valodas sanskrita atklāšanu eiropiešiem. Tā šķīta tik sena un, strukturāli bagāta, ka daudzi pieņēma, ka tieši Indija vai tās apkaime ir visu indo-eiropiešu valodu šūpulis. Piemēram, vācu filozofs Fikte piedāvāja konkrētu vietu Baktriju. Tas ir reģions mūsdienu Afganistānu, Uzbekistānu un Tadžikistānas teritorijā. Un kāda bija tā ideja? Ideja bija, ka no šī centra senā tauta izplatījās pa visu pasauli. Vācu pētnieki pat ieviesa terminu indoģermāņi, jo saskatīja īpaši ciešu saikni starp indiešu un ģermāņu valodām. Bet, kā jau bieži gadās, pirmā versija reti, kad ir pilnīga. Avots norāda, ka aina ir daudz samuģinātāka, vai ne? Jā, tur ir ļoti interesants pavērsiens. Tiek pieļauta iespēja, ka kustība varēja notikt abos virzienos. Iespējams, ka protobalti sākotnēji nāca no Indijas, bet krietni vēlāk, jau pēc ledus laikmeta, daļa baltu devās atpakaļ uz Indiju, min kurdus. Un tā jau ir ļoti interesanta saikne starp aizvēsturi un mūsdienu ģeopolitiku. Tātad Āzijas versija ir sarežģīta, atstāja daudz jautājumu. Loģiski, ka kāds sāka meklēt atbildes tuvāk mājām tepat Eiropā. Kādi bija galvenie argumenti par labu Eiropas versijai? Pirmais, kas to tā skaļi pateica, bija pētnieks Latams. Tas bija jau 1862. gadā. Viņa arguments bija pavisam vienkāršs loģistika. Viņš teica, kāpēc meklēt tik tālu? Paskatieties uz Krievijas dienvidu stepēm. Tur ir milzīgas plašas teritorijas, kur tik liela tauta varētu rasties, savairoties un tad izplasties. Jā, loģiski. Bet citi gāja tālāk. Jā, vēlāk cita pētnieki, piemēram vācietis Šraders, mēģināja būt precīzāki. Viņš analizēja vārdus, kas ir kopīgi visām indoeiropiešu valodām. Un ko tad viņš atrada tajā kopīgajā vārdnīcā? Viņš atrada daudz vārdu, kas saistīti ar mežu, ar kokiem, piemēram, bērzu un dišskābardi, un kas ir diezgan amizanti ar cūku kopību. Tātad no tā varēja secināt, kur viņi dzīvoja? Tieši tā. Viņš secināja, ka pirmzimtenei bija jābūt mežainā apvidū, nevis skailā stepē, un tur, kur cilvēki audzēja cūkas. Tā viņš nonāca pie plašas joslas no Rainas upes, Vācijā, līdz pat Hindukušam, Āzijā. Savukārt cits pētnieks Šahmatovs 1916. gadā gāja vēl tālāk.
Viņš teica, ka pirmzimtene meklējama pašā Eiropas sirdī, Dienvidvācijā vai Austrijā. Un viņam bija viens ļoti spēcīgs arguments, kas īpaši attiecas uz mūs. Jā, tieši tā. Viņš apgalvoja, ka balti savās tagadējās mājās pie Baltijas jūras ir autohtoni. Tātad pamatiedzīvotāji. Jā, neienācēja no dievidiem vai austrumiem. Un ja tā ir taisnība, tad loģiski, ka visa indo-eiropiešu saime ir cēlusies kaut kur tepat tuvumā, nevis otrā pasaules malā. Ir pat minēta Balkānu versija, kas šo reģionu salīdzina ar Bībeles Bābeli, vieta, kur sajaukušās un no kuras izklīdušas daudzas tautas un valodas. Labi, tātad mums ir divi galvenie virzieni – Āzija un Eiropa. Abi balstās valodniecībā, arheoloģijā, loģikā, bet te avots mūs aizved pavisam negaidītā virzienā, kas apgriež kājām gaisā visu priekšstatu par senajām civilizācijām. Izrādās, ir teorija, kas mūsu senču šūpuli meklē Arktikā. Tā ir pati provokatīvākā un, manuprāt, aizraujošākā ideja visā šajā materiālā. Un pats neticamākais pierādījumi tam esot meklējami nevis ledājos, bet gan senos Indijas rakstos. Tā tas ir. To 1903. gadā publicēja indiešu pētnieks Tilaks. Viņš tulkoja senos vēdu tekstus un pamanīja kaut ko ļoti dīvainu. Šajos tekstos, kas rakstīti siltajā Indijā, ir aprakstītas astronomiskas parādības, kas tur nav novērojamas. Piemēram, gads, kas sastāv no vienas garas dienas un vienas garas nakts, katra 6 mēnešus ilga, vai debesis, kas griežas ap vienu nekustīgu punktu polārzvaigznes. Tas taču ir precīzs polārā loka apraksts. Precīzi. Un jautājums, kas uzreiz rodas, kā pie velna senie indieši par to varēja zināt, ja vien viņu pašu senči nebūtu nākuši no turienes? Tieši tā. Tā ir Tilaka teorijas būtība. Viņš apgalvo, ka Vēdas ir sena tautas atmiņa par dzīvi polārajos reģionos. Avots citē arī citus tekstus, piemēram, Mahabharātu, kur aprakstīta mītiska zeme pie Balto putu jūras, kurā dzīvo balti cilvēki, un tā esot bijusi utopiska sabiedrība bez slimībām, naida, kariem, visi vienlīdzīgi un laimīgi. Kaut kas neticams. Jā, viņi esot dzīvojuši pārpilnībā zemē, kur upes tek zelta gultnēs un naksnīgajās debesīs mirdz ziemeļblāzmā, ko viņi sauca par asparu dejām. Pagai, tas ir milzīgs apgalvojums. Vai avotā ir paskaidrots, uz kāda pamata tiek vilkta tik tieša paralēle starp kaut kādu mītisku salu Indijas eposā un konkrētu salu Ziemeļu ledus okeānā? Tas, jāsaka, izklausās vairāk pēc fantāzijas lidojuma nekā pēc zinātnes. Jāatzīst, ka šī teorija balansē uz robežas starp zinātni un mitoloģijas interpretāciju. Autors šo mītisko zemi, ko sauc par Švetardvipu, identificē ar Austrum Eiropas ziemeļiem un Novai Zemļus salu arhipelāgu. Pierādījumi ir netieši seno tekstu aprakstu sakritība ar polārā reģiona dabas parādībām. Tā nav, protams, arheoloģiski pierādīta teorija. Tas ir mēģinājums izskaidrot šīs dīvainās anomālijas senajos rakstos. Tā ir ideja, ka šie mīti varētu būt nevis fantāzija, bet gan sagrozīta poētiskā formā ieteikta vēsturiska atmiņa. Un šī atmiņa ir traģiska, jo šī paradīze tika zaudēta. Jā, gan Vēdās, gan citos senajos rakstos, kā Avestā, ir stāsts par šīs civilizācijas bojājēju. To saist ar klimata katastrofu pēdējo lielo apledojumu, kad kļuva dramatiski augstāks. Mahabhārātā ir episks stāsts par varonīgu cilts vadoni Judhisthīru, kurš mēģināja izvest savu tautu no šīs mirstošās zemes uz dienvidiem, uz siltajiem Himaleju kalniem. Bet viņam neizdevās. Diemžēl nē. Viņš bija vienīgais, kurš izdzīvoja. Pārējie gāja bojā ceļā salā un sniegā. Avotā ir citēts šausmīgi skumjš un spilts fragments no Mahabhārātas par to, kā viņa līdzgaitnieki, meklējot savu pazudušo vadoni, vienkārši sastingst augstumā, stāvus kā akmeņi. Ak, Dievs! Viņi netika apbedīti, sniegs viņus vienkārši pārklāja. Fragments apraksta, kā cilvēki aizmiga saldā un saltā mūža miegā, un tikai iedobumi sniegā liecināja par viņu traģisko likteni. Tas ir patiešām skarbi. Tas pilnīgi maina skatījumu uz šiem senajiem tekstiem. Tie nav tikai mīti par dieviem un varoņiem. Tās iespējams ir reāls, traģiskas tautas atmiņas par katastrofu, kas ietērptas poētiskā formā. Tas ir neticams spēcīgs tēls par cilvēces cīņu ar dabas stihiju un milzīgu zaudējumu.
Labi, mēs esam runājuši par mītiskām zemēm un globālām migrācijām, bet piezemēsimies, par ko konkrēti mēs runājam. Ja es satiktu šādu protobaltu uz ielas, vai es viņu vispār atpazītu kā kaut ko atšķirīgu? Kas viņi bija no bioloģiskā viedokļa? Šeit mēs atgriežamies pie Kromaņonas cilvēka. Pirmās viņa atliekas atrada 19. gadsimtā Francijā, Kromaņona salā, būvējot ceļu. Un atbildi uz tavu jautājumu ir jā, tu viņu atpazītu, bet visticamāk tikai tāpēc, ka viņš būtu ģērbies zvērādās. No anatomiskā viedokļa viņš bija praktiski identisks mums. Kā tas izpaužās? Ielektu Rīgas tramvajā viņš ne ar ko īpaši neizceltos. Viņam nebija masīvo uzacu loku vai izvirzītā žokļa kā neandertālietim. Ja neandertālieti varētu salīdzināt ar vecu robustu Land Rover, spēcīgu, bet ar arhaisku dizainu, tad kromaņonietis jau ir moderns crossovers. Anatomiski viņš ir tāds pats kā mēs. Interesanti. Avotā minēts, ka vīrieši bija vidēji ap 172 centimetriem gari, ar stāvu pieri, spēcīgu zodu, taisnu degunu un, kas ir interesanti, ar nedaudz lielāku modeļu tilpumu nekā vidēji mūsdienu cilvēkam. Tāda tiesam mēs paši tikai pirms 20, 30, 40 tūkstošiem gadu, bet avots arī norāda, ka aina nebija tik vienkārši cilvēks tolaik, bija ļoti daudzveidīga. Jā, un tas ir vēl viens ļoti būtisks punkts. Cilvēces stāsts nav viena taisna līnija, bet gan samudžināts koks ar daudziem zariem, kas savijušies kopā. Autors apraksta dažādus seno cilvēku tipus, kas atrasti visā pasaulē. Piemēram, Ziemeļāfrikā atrasto Iberu-Mauras cilvēku galvaskausos ir gan kromaņoniešu, gan vietējo senāko neandertāliešu pazīmes. Tātad tiešs pierādījums, ka šīs grupas ir krustojušās. Tieši pierādījums. Jā. Un Ķīnā ir līdzīgs stāsts. Jā, tur atrasto seno cilvēku galvaskausu forma ir kaut kas pa vidu, starp diviem zināmiem tipiem. Autors izsaka pieņēmumu, ka tas varētu būt pierādījums tam, ka kromaņonieši ir krustojušies ar citu, vēl senāku cilvēku sugu, kas dzīvoja tajā reģionā tā saukto sinantropu, jeb Pekinas cilvēku. Tas nozīmē, ka mūsu DNS ir gabaliņi no dažādām senām cilvēku grupām, kas satikās, miedarbojās un radīja pēcnācējus. Tātad šie cilvēki, mūsu tiešie priekšteči, nebija tikai kāda lokāla Eiropas cilts, kur vēl pasaulē ir atrasts viņu pēdas. Un te aina kļūst patieši globāla. Saraksts ir, iespaidīgs. Eiropā kromaņoniešu atraduma vietas ir reģistrētas vairāk nekā 60 vietās. Bet tas ir tikai sākums. Āzijā ap 70 vietām. Āfrikā vairāk nekā 100 vietās. Pat Amerikā, gan Ziemeļamerikā, gan Dienvidamerikā, ir desmitiem atradumu vietu. Tas vairs nav stāsts par Eiropas aizvēsturi, tas ir stāsts par visas planētas aizvēsturi. Tieši tā. Šie skaitļi paši par sevi ir pārsteidzoši, bet vai mēs varam no tiem nolasīt kādu stāstu par to, kā viņi izplatījās? Jā, ja mēs savienojam šo ģeogrāfiju ar atradumu vecumu, atklājas ļoti interesanta tendence. Paši vecākie apbedījumi, kas datēti ar laiku pirms 45 līdz 38 tūkstošiem gadu, ir atrasti Klusā okeāna reģionā, Austrumāzijā, Austrālijā un Āfrikas dienvidos. Vidējā vecuma atradumi, ap 30 tūkstoši gadu seni, ir koncentrēti Austrumeiropā un Amerikā. Un jaunākie ir pie mums, Rietumeiropā. Tieši tā, paši jaunākie 18 līdz 12 tūkstoši gadu veci ir Rietumeiropā, īpaši Francijā un Spānijā, tur, kur atrodams arī slavenās alu glezniecības. Tātad, ja saliekam to visu kopā, izskatās pēc ļoti lēnas, gadu tūkstošiem ilgas migrācijas, kas iespējams sākās kaut kur pie Klusā okeāna un virzījās uz rietumiem un noslēdzās Eiropas Atlantijas piekrastē. Precīzi tāds stāsts veidojas no šiem datiem. Tas ir stāsts par neticamu ceļojumu, kas ilga desmitiem tūkstošu gadu, paudze pēc paudzes lēnām atgūstot jaunus kontinentus un pielāgojoties jaunai videi. Tātad, ko tas viss beigās nozīmē? Mēs esam izgājuši cauri sarežģītam ceļam. Sākam ar valodnieku mēģinājumiem atrast vienu pirmdzimteni un redzējām, ka versijas ir ļoti dažādas, no Krievijas stepēm līdz pat pasakainai Arktikas zemei. Zemei, kuras atmiņas iespējams saglabājušās senos indiešu tekstos. Mēs esam noskaidrojuši, ka protobalti šajā kontekstā ir apzīmējums mūsu tiešajiem senčiem kromaņonas cilvēkiem. Un pats galvenais, mēs redzējām, ka viņu pēdas ir atrodamas burtiski visā pasaulē, veidojot globālu stāstu.